Dabas mātes pēdējo dienu dāsnums ļāvis Kaprīzijai Svētas upē piepildīt savas iegribas un izkāpt no krastiem. Jelgavas novada Svētas un Liubērzes pagastos gluži kā pavasarī atkal pārplūdušas gan pļavas, gan lauki. Upes krastos dzīvojošajiem kaujas gatavībā noliktas laivas. Pagaidām tās gan izmanto tikai makšķernieki. Par lielo ūdens daudzumu gan viņi nepriecājas. Huža. Sliktāk. Ziemā labi, daudz ūdeņu, daudz zīves ieies, bet tagad slikti. Nav iespējams makšķerēt. Можно ловить. Jelgavas pievārtē Mazdārziņu rajonā ūdens ir tik daudz, ka slēgti arī daži ceļu posmi. Šejienieši gan pieraduši, ka ilgstošu lietavu laikā pagrabi un dārzi gandrīz vienmēr ir aplūduši. Konservus pacēlām uz augšu, bet ieiet pagrabā nevar. Ūdens līdz puslieliem. Dzīvojamās telpās nav ūdens. Mēs gandrīz 50 gadus dzīvojam, bet dzīvojamajās telpās nekad nav bijis ūdens. Pēdējo dienu ilgstošais lietus ūdens līmeni krietni pacēlis arī citkārt mazajā Tērvetes upītē. Ceļi vēl nav aplūduši, bet grāvi ir pilni un ūdens pietuvojies pavisam tuvu vasarnīcām, apludinot visus rudens sējumus un stādījumus. Šitais šogads gads. Saprotiet? Nu nav tās dienas, ka nav lietus. Un ka lies, tad ziniet, uz visu laiku. Un tas kaut kā ietekmē, ja tagad rudenī nav tik traki? Nu kā redziet, tagad kas ir iestādīti? Iestādīti ziemas ķiploki. Kā viņi izdzīvos, vai viņi sapūs, ja viņi izaugs? Par sinoptiķu solīto salu nākamajā nedēļā ļaužu viedokļi ir dažādi. Vieni priecājas, ka lielās peļķes aizsals un varēs vismaz iziet ārā, bet citi bēdājas, ka izsals nevien ķiploki, bet arī pašreiz laukos peldošie ziemāji.